Jau 12 gadus liela daļa Elējas vidusskolas un Sasavas pamatskolas audzēkņu ir Jaunsargu 503. vienības dalībnieki. Tikpat ilgi ar viņiem strādā instruktors virsseržants Ēriks Grinevits. Kā balva par teoretisko apmācību ir iespēja piedalīties pārgājienos un sacensībās. Arī šonadēļ jaunieši piedalās 2 diennakšu garā forsētā pārgājienā, kas vienlaikus ir mācību gada noslēguma pasākums un eksāmens. Lai gan ne uzdevumi, ne 60 km garais ceļš nav viegli, Jaunsargi ir gandarīti. Ļoti grūti, jo kājas noberstas daudziem tā, bet mēs cenšamies tomēr viens otru atbalstīt, kā mēs esam komanda. Tas ir sajūts, tas, ko mēs šeit iemācāmies. Tā ir lauku kaujas taktika, Latvijas vēsture, kas visvairāk piesaista. Kāpšana, līšana un dažādi citi alpīnisma elementi, ieroču salikšana un izjaukšana. Prasmes izdzīvot bez ierastā komforta ir uzdevumi, kurus labi veikt var tikai tad, ja visa komanda darbojas gluži kā pēc sen aizmirstas devīzes. Viens par visiem, visi par vienu. Darbojoties Jaunsargu vienībās, skolēni pavisam nemanot kļūst par savas valsts patriotiem un savu nākotni vēlas saistīt ar dienestu armijā. Es domāju, ka man tas noderēs. Jo es domāju, savu turpmāko karjeru iespējams saistīt ar zemesardzi, tad varbūt mācīties kādu augstāku pakāpi. Domāju, tas arī nav mans mērķis sagatavot obligāti militāriem. Pietiek jau to, ka viņš sagatavots virsnieks, neatkarīgi no tā, kādā formējumā viņš dien, bet viņš sagatavots kā cilvēks, viņš sagatavots kā virsnieks. Diemžēl līdz ar teritoriālo reformu, lauku skolu reorganizāciju un lielo finansiālo dišķibeli atbalsts sarucis arī Jaunsargiem. Tāpēc lielā mērā visa šī kustība balstās uz kādreizējo Jaunsargu atbalstu un degsmi. Ja mēs visi raudāsim un pārdzīvosim un stāstīsim bērniem, ka mēs neredzam tam visam galu, tad tur, es domāju, nekas labs nesanāks. Kā jau jūs šeit redzējāt, šeit valda pilnīgi pretēji uzskati. Jā, mēs visam redzam, turpinam, bērni tic man, un ja es redzu viņu acīs, ka viņiem deg uguntiņa uz to, tad es, protams, ar visu savu sirdi un dvēseli esmu arī tajā, un, protams, lieku un vedu viņus domāt, ka viss būs labi, beigsies labi, mēs darbojamies, strādājam, un arī riņķī viss būs tāpat. Es domāju, viņi to aiznes arī savās ģimenēs, un līdz ar to noskaņojums visiem ir tikai pacelāts. Tas jau ir tikai labi. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.